būtiski palielināts PVN tiek arī elektroenerģijai. Kāpēc tika izvēlēts tieši šī joma? Tāpēc visvienkāršāk iekasēt, vai tomēr tur kāds cits apsvērums? Nē, tur ir arī cita apsvēruma. Praktiski mēs runājām, faktiski samazinātās PVN likmes ir subsīdija. Un praktiski tas nav normāli, ka valstī ir šādas samazinātas likmes un subsīdijas ir jāveic mērķtiecīgāk. Un mēs pētot šo jautājumu, piemēram, pētījām Latvijas energo statistiku, un, piemēram, izrādās Jūrmalā ir cilvēki, kas maksā par elektrību, mājas apkurei, basēniem un tā tālāk 400 latu mēnesī. Un ko tas nozīmē? Ka mēs katru mēnesi valsts subsidē 10% šim te cilvēkam, tātad 40 latus. Un masturīgam, kurš nodedzina varbūt tur pa latu 2, 3, 4 elektrību, ja, praktiski mēs viņam subsidējam 40-50 centīmus. Ja. Pilnībā viss kājām gaisā. Ja, tātad šī subsīdija ir jābūt mērķtiecīga, un, piemēram, Latvtelekoms Latvijas Energo jau pagājušajā gadā dalīja lielu summu maznodrošinātiem kā nulles, teiksim, apmaksu. Ja, un arī šogad to turpinās darīt, ja, sadarbībā ar ekonomikas ministriju. Līdz ar to šī lieta ir tādā skatījumā skatīt, un praktiski ar šo subsīdijas samazinātā likme subsidēja vairāk tos, kas vairāk arī pelnīja un vairāk tērēja elektrībai, ja, kas praktiski nav pareizi.